labrīt, labvakar tie, kuri mūs skatīsies atkārtojumā. Šodien es turpinu savu sarunu ciklu sēriju, ko vēlas sievietes. Bet vispirms es gribu pateikt lielu paldies tiem radiem un draugiem un paziņām, kuri zvana, kuri saka paldies vārdus par labām sarunām, kuri iedvesmo, kuri dod padomus. Tas ļoti, ļoti palīdz un iedvesmo arī mani turpināt un darīt tālāk to, ko es esmu iecerējusi. Un ko tad es esmu iecerējusi šajā sarunu cikla sērijā? Es vēlos parādīt un aicināt uz sarunu dažādas Latvijas sievietes un parādīt viņu spēku, viņu spēju piecelties pēc grūtiem kritumiem, viņu spēju apvienot ģimeni ar veiksmīgu karjeru, viņu spēju būt skaistām, viņu spēju būt veselām, gudrām, visādi citādi brīnišķīgām sievietēm. Tāpēc esmu aicinājusi šodien uz sarunu Ilonu. Ilona ir sievišķās jaudas coach un ļoti atraktīva, enerģiska un jaudīga sieviete. Kā tad strādā Ilonas sievišķās jaudas coachings, to mēs tūlītās uzzināsim. Pievienošu Ilonu. Tā, Ilona, lūdzu pievienojies. Čau! Čau, Agnese! Tu mani dzirdi, redzi, tad jau pārējie arī Es dzirdēs tevi un redzi. dzirdu, redzu, jā. Cik iedvesmojoši ievads! Tik Paldies! kolosāli! Tu esi iedvesmojoša un jaudīga un ļoti, ļoti enerģiska un mērķtiecīga sieviete. Tādu es tevi iepazinu pāris gadus atpakaļ, tad, kad mēs satikāmies mūsu rotaļlietu biznesa ietvaros. Jā. Ja, tad tu darbojies ar Gigiblogs un es radīju papīrlēles un mēs bijām kopā vairākos ceļojumos, pat uz Vāciju un tā tālāk. Bija ļoti, ļoti interesants laiks. Jā. Bet saki, ko tu dari tagad kas varbūt ir coachings, kā strādā sievišķās jaudas coach, ko tu vispār šobrīd dari un kā tas viss strādā, tas man interesē. Jā, patiesībā kopš laika, kad mēs aktīvi darbojamies ar rotaļlietu biznesu eksportu, es nezinu, kad 5 gadi varbūt pagājuši, bet ir ļoti daudz, kas mainījies. Vienkārši tik daudz ir mainījies kopš tā laika. Un šobrīd tas biznes, ar ko es nodarbojos, vienkārši man pirms 2 gadiem atnāca tāds tik nenormāli skaidrs. Viss, es ar šito vairs negribu, es gribu kaut ko jaunu. Un tas spēks, kad ir pieņemts pareizais lēmums, man vienkārši tur dažu stundu laikā piezvanīja viena sieviete, kura ir starp biznesiem dažādiem aktīva. Un es viņai pastāstīju, es gribu tā kā transformēt šo te biznesu. Vienkārši pastāstīju. Vakarā man jau bija sadarbības partneris, kurš to biznesu grib pārņemt. Vienkārši tas notika nenormāli ātri. Tad, kad tu esi gatava, tad viss uzreiz notiek. Bet saki, cik, es gāju līdzīgam procesam cauri, man bija arī ļoti grūti atlaist savas papīrlēles un tas likās kādu brīdi, kad es esmu ļoti tajā iekšā. Kā tev bija, tu vienkārši ātri nonāci pie tā lēmuma, vai tas bija ilgi, un tad, kad tu saprati, tad tas notika ātri, bet kā ir viss tas process, jo, ja mēs kaut ko darām, mēs ļoti tā kā esam iekšā tajā ar sirdi un dvēseli, un liekas, ka tik mēs iesim un darīsim, mēs ieguldām ļoti lielu enerģiju tajā, un tad vienā brīdī kaut kas mainās. Un kā tu sajūti šo? Jā, pilnīgi piekrītu, jo ir tā
tā aizrautība kaut ko darīt, tad ir tajā iekšā, un tas vienkārši, nu, tā kā, nu, viņš tā kā tādā sinerģijā, tev ir interesanti, ko tu dari, tas rada tevi enerģiju, tas dod enerģiju to biznesu attīstīt, un tas, ka viņš attīstās, dod tev atkal enerģiju, viņš visu laiku tāds tā kā akumulējās, un tas baigi forši strādā, tad, kad tu jūti, ka tu esi tajā plūsmā iekšā. Un man bija īstenībā kaut kāds pāris gadus tāds uz jautājumu zīmes, nu tā kā es gribu šo vai nē, tā kā es gribu transformēt kaut ko savādāk vai kā. Un, bet tad bija tā, ka vienkārši vienā mirklī man bija viss, es vairs negribu, bija ļoti skaidra sajūta, viss. Tagad es esmu gatava kaut kam jaunam, un tad, ja tā paskatās, patiesībā tur bija apaļi 10 gadi, kad es ar to biju nodarbojusies, un kaut kā tas pārgāja vienkārši gatavībā iet citā virzienā. Un tad, kad man jau bija šī te, nu, tā kā svārstīšanās, gribu vai negribu, tajā laikā jau bija ienākusi manā dzīvē jauna aizraušanās saistībā ar sievišķo enerģiju, ar coachingu, ar to, ka palīdzēt sievietēm atvērt to sievišķo enerģiju, un tad kaut kā tas pārgāja tad priekšplānā attiecīgi, ka visi es gribu ar šo tā kā pilnasienīgi nodarboties, tagad tas man dod enerģiju, tagad tas mani aizrauj, un tagad es jūtu un redzu sevi šajā jaunajā virzienā, un tā kā principā pirms kaut kādiem, nu sanāk tādiem 4 gadiem es pilnīgā transformēju savu dzīvi, es izšķīros no vīra, pēc vairākiem mēnešiem es satiku jaunu vīrieti, un tas notika ātri un viegli un vienkārši. Es nomainīju biznesu, sāku studēt, nu, studēju jau par coachingu, es bišķiņ agrāk, bet papildus vēl studēju attiecībā uz coachingu, nomainīju biznesu, piedzima bērniņš, nomainīju māju, man vienkārši vienā gadā bija vienkārši bums, ok. Wow. Un tas tās 42 gados tu vari ņemt un nomainīt visu dzīvi. Nu, tas ir 42 gadi, ir saistīti arī ar astroloģiju. Ja? Tas ir tā saucamā urāna krīze, nu, tas ir viens no periodiem, kurā bieži notiek šādas transformācijas. Tas tā ir, bet tu ļoti daudz visu kaut ko pastāstīji. Es gribēju tev uzdot tā kā padziļinātus jautājumus par šo. Jā. Kāda tad mēs varam teikt, ka sieviete veido savu biznesu un savu dzīvi vairāk tomēr pēc emociju vadīt, ja viņai ir šis drives, ja viņa jūt tajā, jā, es to gribu, es to daru, un tad es eju un ir iesaistīta šī sirds ļoti, tā mēs varam teikt. Protams, ir arī biznesā šīs nu, ieņēmumi, izdevumi un tā tālāk sadaļas, bet vai mēs varam teikt, ka sievietes galvenais šis dzinulis ir tomēr šī emocionālā nu, vilkme? Es gribu veidot bērniem rotaļlietas. Nu, tur ir kaut kāda emocija piesaista. Jā. Tu varētu tā teikt? Es pilnīgi varētu tam tā piekrist, un patiesībā, nu, kas neveido mūsu dzīvē kaut ko, kas ir saistīts uz sajūtām. Jo, ja mēs tā kā, kaut vai, nu, padomājam, ja mēs tagad izsūcam ārā no biznesa, no attiecībām, no pašrealizācijas, no audzināt bērnus ģimeni, ja mēs izņemam ārā sajūtu, nu, kas tajā ir interesanti? Tur, nu, tā kā, nu, kaut kāda tā kā notikuma notiekās un nav tajā, nu, nekas, kas tev piesaist vai interesē. Jo mēs jau gribam, nu, tas attiecas gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem, mēs gribam sajūtas. Kāpēc mēs taisam attiecības, lai vairotu sajūtas, kāpēc mēs ejam jaunos biznesos, jo mums gribas, lai ir interesanti, lai ir aizraujuši, lai ir paplašinājums, ejam uz koncertiem, lai būtu aktīvas sajūtas. Mēs visu darām, lai ietu pēc sajūtām, jo tas ir, nu, tā kā cilvēciskais tāds, man liekas, tā kā, nu, vadmotīvs, galvenais, kas tevī tā kā virza uz priekšu, kaut kur neapzinoties, un, protams, daudzās grāmatās arī saka, nu, tu tur loģiski var pieņemt lēmumus un tā tālāk, bet
Viņam jau apakšā visam tāpat ir sajūta, tu vari viņu izskaidrot loģiski, bet pirmais būs sajūta, vai tev tas aizrauja, vai tev tas dod enerģiju, un vai tas atkal, nu, tā kā attiecīgi, tā kā, nu, nē, tas nav mans, Nevis tas tā kā, tomēr šis biznesa aprēķins. Kā ir? Es gribu saprast, jā, mēs esam sajūta cilvēki, un mēs gribam piedzīvot, bet tā tad ir sajūta vai bizness? jā, Jā, nu kas ir svarīgāks? man liekas, katram pēc pārliecības, jo, nu, es nekad neesmu, nu, tā kā es biznesu nemācījos. Un visu, tā kā Gigibloks attīstības ceļu, kur es tā kā vienkārši 2. gadā uztaisīju 500 000 apgrozījumu, man nekāds, nu, finansiālais zinātība apakšā nebija. Man vienkārši bija kaifīgi, man bija aizrautīgi, es darbojos, un nauda nāca uz to manu enerģiju. Finanses, ok, ir cilvēki, kam tas sanāk, kam tas ir interesanti, un tie tad arī var spēlēties ar tiem cipariem. Man liekas, ka vienkārši, nu, ir šobrīd tāds laikmets arī, kas arvien vairāk un vairāk, tā kā, ja vien tu ļauj tā kā sev iekšēji, nu, tā kā, sekot tam impulsam un ļaut bišķiņ attiet no tām grāmatām un pareizā ceļa, pareizās struktūras un čitā to dara, nu, tad vienkārši tu brīnies, kā vienkārši sanāk. Vienkārši sanāk. Un tā biznesa puse, teiksim, man vienmēr ir bijusi tāda, nu, nosacīti distancēšanās no visa tā pareizā. Man ir bijis laiks, kad es ļoti ček, visa darīšana, visa plānošana, viss tam līdzīgais. Bet savā ziņā, ja es atskatos uz savu dzīvi, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es ar mana iepriekšējā laulība beidzās, jo nu, es biju baigi tajā vīrišķajā enerģijā, ka visu izdarīt, visu tā kā saplānot, visu struktūru, un tur nebija tā jušana, kur ir tas mans ceļš. Jo ar prātu jau es varu izdomāt tikai tik tālu, cik es esmu pieredzējis. Ar sajūtu es varu radīt kaut ko tādu, nu, ko es pati pat nevarēju iztēloties. Ja es sakoju tai idejai, ka, šitais man patīk. Viņš uzreiz, kā es sākumā teicu, dod enerģiju. Uzreiz ir enerģija kaut ko vairāk, kaut kur tālāk. Ar interesi, kad iet uz priekšu, vienkārši, man liekas, tad ir, nu, tas ir savādāks ceļš. Tur ir baigā uzticēšanās tai savai iekšējai sajūtai, tam impulsam. Nu, tad mēs varam teikt, ka sākumā ir tas impulss un tā lielā deksme tajā visā, un tad mēs ejam, un tad rodas šīs iespējas, nāk līdzekļi un tā tālāk. Nu, jā, es uz to piekrītu. uguni jau cilvēki pavēlkas, ka ir tā iekšējā uguns, vai ne? Tu taču jūti, ja cilvēks ar deksmi stāsta par projektu, par lietu, par aizraušanos, tu pie viņa pievelcies, tev ir interesanti. Tātad sākumā, ja mēs vēlamies taisīt kādu biznesu, mums pašiem tam ļoti ir jāpatīk. Jā. Mums pašiem ir jādeg par šo biznesu, un tad mēs varam iededzināt, iepatikcināt citus cilvēkus ar to visu. Jā, to es ļoti redzēju tavā darbošanās. Tu biji, nu, ļoti to varēji sajust, ka tu esi tajā visā iekšā, un tādu es tevi arī pazinu, un tāpēc man bija tāds pārsteigums, ka tu to visu pārtrauci, un kas bija tas, varbūt mēs varam saistīt ar to, ka tu teici, es biju tā kā šī vīrišķā daļa attiecībās, es biju uzņēmusies šo pelnītājas lomu, es biju tā vadošā, es biju tā rēķinātāja. Kas notika šajā brīdī, kad tu sajūti, es eju varbūt ne savā enerģijā, vai es jūtos slikti, jo it kā jau ideja bija superīga un viss bija brīnišķīgi, bet kas bija tas, kas, jā. Es joprojām uzskatu, ka Gigibloks ir baigi foršais un fantastiskais produkts, un viņš arī turpina savu dzīvi citu uzņēmumu vadībā, un es vienkārši atceros, nu, bija laiks, kad es biju darbinieks. Vienu dienu es izdomāju, saistībā ar to, ka man atlaida no darba negaidīti, nu, bišķiņi pabēdājos un
man zīmē ideja par šo te Gigibloks, un es viņu vienkārši sāku realizēt, vienkārši, izdomāju, kā būs. Spēlēšos ar šo te visu, no biznesa neko nesaprotu, nauda man nav, kā to visu izdarīt, un tas tomēr ir fizisks produkts, viņš prasa tā kā ieguldījums. Un tad tu tiki līdz 500 000 apgrozījumu. Šis ir vienkārši fantastiski. Jā. Un, ja es atskatos uz to visu, tas tiešām atkal bija tas, ka man ir tā uguns un aizraušanās, un nevis tā kā tas jumtiņš, kā es tagad darīšu, ka es nezinu biznesu, kā es tagad darīšu, ka man nav nekāds sākotnējais budžets. Man atnāca vienkārši 10 000 sākotnējam budžetam, tad es vinēju konkursā, kur es vēl 10 000 dabūju. Man vienkārši nauda atnāca, lai es realizētu to ideju, bet viņa bija uz to deksmi, uz to, ka tev aizrauj, tev patīk. Tu devi ziņu, es ļoti to vēlos, un es ļoti mīlu to, ko es daru, un enerģija naudas veidā atnāca pie tevis. Tas arī strādā. Jā, un tad es atceros, ka man tieši tā bija arī tas tā kā, tas plāns, jo es tur gāju pie investoriem, un tur bija tie visi biznesa plāni jātaisa, bet viņi ar mani bija tādi nevis tā kā kaut kas savs un neinteresanti, bet, cik tad es tad nopelnīšu, kā tad tas viss būs, un viņš bija ar tādu aizrautību, tie biznesa plāni, visa tapa, un es atceros, vienkārši man 2. gadā bija plānā 500 000. Un zini, kas notikās tad, kad es ieraudzīju, ka es tajā 2. gadā, principā 1. gadā es tikai 4 mēnešus strādāju, bet jau 2. gadā man bija 500 000, bija tā kā es pati no savas spēka nobijos. Es nobijos no tās jaudas, ka tas, ko tu gribi ļoti, viņš vienkārši notiekās. Un tas bija tāds tā kā, un tad norāvās. Nākamā gadā aizgāja riktīgi sliktāk. Tad, kad tu pati sev nogriez to skābekli, ka tu tas mazais cilvēciņš, kas ar netīru muti uzaudzis tur laukos, ar 3 māsām dzīvojas mazā mājiņā, kur vienā istabā guļ 6 cilvēki, tas mazais cilvēciņš tagad izdomā, ka dabūs 500 000 un dabūja. Tas ļoti nobiedēja mani. Un tas arī kaut kādā veidā šobrīd, man ir ļoti atpazīstams sievietēs, ko nozīmē, ka tu neļauj savai jaudai būt, vienkārši neļauj tai jaudai. Tā kā tu esi uzlicis virsū tā kā aizsargu, ka tā jauda neiet ārā, netiek ārā, jo man pašai bail no tā, ko es varu saradīt. Tu pati to piedzīvoji, un tagad tu vienkārši zini, kā tas strādā. Tu piedzīvoji to, ka tu pati sanāk ar savu neticību sev, ja bailēm to enerģiju nobloķēji. Tu domā, kā tas var būt? Es taču to nevaru izdarīt. Tu to nevari, hops, aizslēdzam. Jā, precīzi. Jā, bet, īstenībā tad tas uzliek vēl lielāku, tā teikt, atbildību, ja to, ko mēs domājam, kā mēs vispār lūkojamies uz šo pasauli, jo tas viss tieši tā arī strādā, kā domāsi, tā būs. Jā, un man vienmēr gribas tā kā tajā mirklī, kad mēs sākam runāt par atbildību, par to, ka tu vari tā kā ar savu atbildību, uzņemoties atbildību par savu dzīvi, radīt jebko. Tajā mirklī bieži vien cilvēkam tā kā, ir bail no tās vāras, kā es to izjūtu, ja? Bet tad tu paskaties, cik bieži cilvēkam ir tā, ka viņam dzīvē viss ir tā, kā viņš grib. Viņš paskatās, ka kaut kas nav tā, kā tu gribi, kā pats grib. Tu tā kā saproti, bet tad es varu savādāk, ja manī ir šī jauda, tad es varu pārradīt un radīt to dzīvi savādāku, kas man tā kā rezonē ar savu to iekšējo būtību, kā es patiesībā gribu. Un tā vāra ir īstenībā, tā lieta, kas var, vienkārši transformēt jebko tavā dzīvē. Vienkārši jānotic, ka tas ir, ja? Un tas ir tas grūtākais, vienkārši noticēt, ka tu vari. Kā tajā brīdī, es gribu dzirdēt tavu atbildi, kā tajā brīdī, kad tu biji izveidojis veiksmīgu biznesu, tad tu saprati, ka tu to vairs nevēlies, tev vairs tur nav jauda, un tu arī, cik es saprotu, paralēli sajūti, ka tu nevēlies vairs būt tajās attiecībās, kurās tu biji savā pirmajā laulībā. Sanāk, ka tev 2 lielas tavas dzīves daļas pēkšņi
atdalījās no tevis. Kā tu Jā. jūties tajā brīdī un kur tu radi šo spēku noticēt sev un iet tālāk, kas bija tie tavi instrumenti, jeb iedvesmas avoti, no kuriem kuri tev palīdzēja pacelties, ja kur tev palīdzēja šajā transformācijas pārdzimšanas procesā? Jā, tieši tā to var nosaukt, pārdzimšanas process. Un es būšu godīga, es tā nebiju, kas izdomāja beigt attiecības. Manam vīram ieslēdzās tā kā posms, kur viņš grib, piedzīvot sevi savādāk, kam nebija vieta, manuprāt, mūsu attiecībās. Un tā mēs pamazām šķīrāmies kaut kādu pusgadu. Tas bija tiešām smagi. Es atceros sevi tā kā ļoti meklējam, kā es to visu varu saglābt, jo man bija ļoti liela negluži pieķeršanās, nevarētu teikt, bet, pārliecība, ka es negribu būt šķirta. Man būs visu mūžu viens vīrs, manam bērnam vienmēr būs viens tētis, un viņš nepiedzīvos tas bērns to, kā es piedzīvoju, ka man nebija tētis, un man tas bija ļoti sāpīgi kā bērniņam, un es biju izlēmusi, ka man tā nebūs, un es, tā kā ļoti meklēju tos veidus, kā saglābt tās attiecības, un beigās pateicoties manam vīram, viņš bija gana spēcīgs tomēr aiziet no tām attiecībām. Un ja tā godīgi atskatās, to varēja just, ka mēs esam kaut kādu to savu karmu izspēlējuši viens ar otru, un ka ir laika doties tālāk. Es vienkārši ļoti negribēju atlaist to. Bet tad, kad viņš aizgāja, un tad, kad bija tas lēmums, sāpīgi noteikti ir. Sāpīgi ir doties uz šīm izmaiņām, jo iestagnējuši kaut kādā situācijā un liekas, ka tā kā izmaiņas būs sliktāk, bet īstenībā turpini tālāk, kā ir tālāk. Jā, bet, īstenībā tas bija mans tāds tā kā izlauziena punkts no kaut kādas šķaulas, un es joprojām ar skudriņām cauri ķermenim atceros to momentu, tā kā es sapratu, ka tas ar manīm ir noticis, ka man nav šī identitāte vairāk, kur es esmu sieva, kur es, tā kā par to ģimeni stāvēju un kritu. Man burtiski es redzēju, ka visa mana pasaule, viss apkārt ir vienkārši tāds miljons gabaliņos saplīs, un viss tāds karājas gaisā. Jā, ilūzija par to, par tavu ideālo pasauli sabruka. Jā, un tad es ieraudzīju, ka es tās pasaules, ko es biju sev uzbūvējis, kuras sev biju ielikusi, ir cita pasaule. Viņa ir daudz plašāka. Un šajā pasaulē man sāk rasties jautājums, bet tad, kad es vairs neesmu šī sieva, kas grib tās attiecības nenormāli saglabāt, kura dara visu iespējamo, lai vīrietis būtu mājās laimīgs. Kas es esmu? Ko es gribu? Kā es vēlos sev piedzīvot? Un visi šie jautājumi man ļoti strauji vilka iekšā tādos sevis atklāsmes procesos. Man nāca pareizie cilvēki, man nāca pareizais atbalsts. Vienkārši aiz tā atkal bija, savādākā formātā, bet tā deksme, tā uguns, ka es gribu saprast, kas es tagad esmu bez šī visa, un kas esmu es, tad, kad ir noņemta kaut kāda mana identitāte patiesībā. Un iepriekšējā identitāte. Jā. Pārdzimi no kāpuriņa piedzimi par taurenti. Jā. Un tieši tā man vienkārši nāca tie cilvēki, un tā atslēga, ko sakal šeit strādā, un viņa strādā joprojām manā dzīvē, ir sagribēt. Vienkārši sagribēt sevi atklāt, sagribēt sevi izzināt. Jo tas, ko es arī strādājot ar sievietēm, bieži vien dzirdu, es nezinu, ko es gribu, es nezinu, kā man tālāk, es jūtos iestrēgusi. Un tad ir jautājums, bet tu esi izzinājis, tu esi uzdevusi tos jautājumus, tu esi veltījis tam laiku, lai sevi sajustu, un patiesībā atklājas, ka vienkārši nemaz neveltu tam laiku. Kā tu sevi izzināsi? Ja tu tā kā no dienas ej tajā ritmā iekšā, cēlies, ej uz darbu, nāc mājā. Māja, viss. Jā. Laika,
Nav Nav laika laika. Un tad ir iesināšanai. jautājums, vai tā ir tavā dzīvē vērtība. Sevi pazīt, sevi zināt, saprast, ko es gribu. Ja tu vispār neuztiec sev to jautājumu, vienkārši nepadzīvo tā jautājumā kaut vai nedēļu. Kas man riktīgi patīk? Kas man aizrauja? Kur man ir tā enerģija? Un tā izdināšana un saprast, kas tu esi, tas bija tāds, baigais atrāviens arī. Tur es ļoti sāku meklēt, kas tad manī bija pa vainu. Es šobrīd atskatoties. Ko tu darīji? Ko tu darīji? Kādas tu prakses gāji? Vai? Dieniņ, man bija tik daudz prakses, es nezinu, ko es neesmu mēģinājusi. Man bija tik daudz, ko es darīju, bet viena no tādām ļoti transformējošām man bija, kas arī šobrīd ieveda mani tur, kur es esmu šobrīd, bija viena coaching sesija ar sievieti, kas palīdzēja tā kā aptvert savu sievišķo enerģiju. Viena sesija man bija tāda sajūta, vienā stundā es varu šito sajust, vienā stundā es varu šito piedzīvot. Es gribu šito vairot, es gribu šito darīt, es gribu tā palīdzēt sievietēm saprast to savu sievišķību, saprast to sievišķo jaudu, to savu būtību. Un tā viena sesija man pavilka uz to, ka es sāku vienu coaching certifikāciju iet, otru tur Amerikā, Anglijā es izgājusi, un šo tā kā to jaudu, ko es sajūtu, man vienkārši tā gribas to vairot. Viņas tev nāk par šo. Jā. Jā, skaidrs. Tātad šis coachings, cik es saprotu no tava stāsta, ir dzimis caur tavu personīgo pieredzi un caur šiem meklējumiem, ka tu gribēji saprast, kas es esmu un ko es varu vēl darīt šajā pasaulē, tajā brīdī, kad tava pasaule bija izšķīdusi mazos gabaliņos. Jā, tas bija tāds tā kā, tas jaunā posma sākums, tāda riktīga pamošanās, tāda tā kā, jo es, tā kā par pašizaugsmi un tā kā izpratni par to, ka es esmu vairāk kā šī te identitāte, kas dzīvo šīs zemes, man, tā kā vienmēr ir bijusi. Bet tas bija tas moments, kas tā kā, viss man izgrūd uz tā ceļa, viss pietiek. Vai tu gribi? Pietiek tai kastītē. Bija jāiet, ja? Jā. Vai tu gribi, vai tu negribi, tev bija tur jāiet, jo bija pienācis laiks tavai transformācijai. Un tas dažreiz tā arī dzīvē izpaužās, kad, ja cilvēks ilgi minstinās vai baidās, tad Dievs viņu nedaudz tā, Dievs tavā gadījumā vīra izskatā tevi nedaudz pastūma uz to, Ilona, tad beidzot pamosties. Tas nedaudz pastūma izskatījās kā ar seju pasvaldu. Jā, tās sajūtas noteikti ir jaudīgas, un tās jaudīgās sajūtas arī rada šo vēlmi uzdot jautājumu, kas tad bija tas, kas bija nepareizi un kāpēc es nonācu šajā situācijā. Un ja cilvēks ir gatavs uzdot šos jautājumus, kā tu uzdevi, ja tu saprati, ka noteikti kaut kādā brīdī tu saprati, ka tu nevari vairāk vainot vīru, jo viņš jau ir aizgājis, ja, un tev ir jāsāk strādāt ar sevi, un ka tu vērsi uzmanību uz sevi, tad arī radās, tu teici, apkārt cilvēki un palīdzība un iespējas un tā tālāk. Ja mēs uzdodam šo jautājumu, ja mēs esam gatavi sadzirdēt un pieņemt šīs atbildes, šīs jaunās iespējas, tad visums mums nāk un palīdz un tā tālāk. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgas šīs coaching sesijas, jo tu tieši, cik es saprotu, to arī dari, tu palīdzi cilvēkiem uzdot šos pareizos jautājumus. Un pastāst varbūt sīkāk, kā notiek coachinga sesija, kādi cilvēki, kādas sievietes nāk pie tevis, kas ir tie jautājumi, ko viņas uzdod visbiežāk, vai kas ir tās situācijas? Jā. Ļoti būtiska lieta, ko es sapratu un ko es coachingā tā kā uzreiz saknē tā kā nevis tā kā mainu, bet ideja ir tāda. Tad, kad es meklēju, kas es esmu un kāpēc man tās attiecības izjuka, viņam fonā bija jautājums, kas ar mani nav kārtībā.
Viņam bija fonā jautājums, ka kaut kas man pietrūks, ka es neesmu gana sievišķīga. Sāku meklēt to informāciju par sievišķo enerģiju, kā to sievišķo enerģiju atvērt, kas ir tie instrumenti. Un tā sajūta bija tad, kad tu meklē no tā, ka tevī kaut kas nav. Viņš bija tāds tā kā, jebkas ar kādu informāciju tu saskāries, bija tāda sajūta. Tu redzi, cik tu esi nepareiza sieviete. Tu redzi, cik ir milzīgi liels šķautnis starp to, kas tu esi. Nosodījums pret sevi sākumā, ja? Tas liels nosodījums, ka tev nekad nesanāks, reku, cik gadus tu nevarēji būt normāls sieviete, tu nevari tā kā, nu kā tu vispār atvērs, nu tā kā tā informācija ir tik daudz un tāda tā kā nāk virsū un tā sajūta ir, ka, nu, tu netiks ar to galā. Un tu, teiksim, tas, kas coachingā man pamatā ir, ka tu vienkārši, tad, kad tas cilvēks ienāk manā laukā, man ir, nu, vienkārši fonā vienmēr ar tevi viss ir kārtībā, tu esi fantastisks cilvēks, tev viss ir, tev tikai vienkārši ir jāierauga, kur tu esi tas cilvēks. Un tie jautājumi, ko mēs runājam, viņi nav, ir jautājumi, bet tas coachings, ar ko es nodarbojos, viņš ir vairāk tāds somatiskais coachings un tāds tā kā, kas strādā ar ķermeni, kas strādā ar to sākotnējās saknes transformāciju, kur tev ir radušās vispār tās domas, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, kur tev ir vispār tā ideja, ka tev kaut kas dzīvē var nesanākt, kur tev ir tās domas, ka tu esi mazāka par kaut ko. Un strādāt ar tieši tām somatiskajā līmenī, ar ķermeni tas saucās, iztīrīt visas tās saknītes ārā un enerģetiskajā līmenī, ka tu tā kā vienkārši sajūti. Tu sajūti, un tāpēc arī tas coachings ir tik transformējošs un nav tāds tā kā atleciens apakaļ, ka tu atnāc uz forši pabūstoji sevi un pēc 3 mēnešiem atkal tu esi iepriekšējā vietā. Tu vienkārši tā kā jūties kāds cits cilvēks pēc tam. Un jā, ka mēs strādājam ļoti dziļi ar tām saknēm un transformēt to cēloni, kāpēc tu vispār atnāc ar šo te coachingu. Un manā gadījumā tas, kas sievietēm piesaista mani, pārsvarā ir ļoti bieži šī te uzticēšanās sev, ticēt sev, noticēt sev, tad, kad ir kaut kādi iestrēgumi dzīvē un liekas, ka kaut ko nevar apvienot un vienkārši tā sajūta, ka nu tā kā ir vairs nav interesanti, bet ko es gribu, es īsti nezinu. Un ir tā sajūta, ka tev gadi iet uz priekšu un tu muļājies un viss ir kļūst arvien pelēkāks un pelēkāks. Un ir tā kā demotivācija bišķiņ. Un tad ir, jā, tā sevis atklāšana, kas tad tevi tā kā varētu aizraut un noņemt tos blokus, kas tev neļauj ieraudzīt, kur tu sevi esi pat ielikusi tajā rāmītī. Nu, tā kā es savā laulībā ielikusi sevi rāmītī, ka dzīve ir tāda. Dzīve ir tāda, vienkārši dzīvo viņa nost. Reku ir noteikumi, tu tur tā kā iegūsti labu izglītību, aprecies, dabūni bērnus, un dažreiz gadā paceļo, nu tur pa biznesa trepītēm pakāpies, un tad ir garantēta laime, ja? Un bieži vien kaut kādos 30, 40 gados sieviete saprot, ok, es visus tos ķekšļus izdarīju, bet es neesmu laimīga. Kur tad ir tā laime solītā? Un viņas nav, jo, nu, mēs esam aizmirsuši vienkārši ieklausīties sevi, mēs vispār nedzirdam, kas mums vairs patīk, kas nepatīk, mēs esam pieraduši performēt ideju, kas es esmu. Un es to saku personīgi zinot, ka tā ir pašai uz sevi. Ka personīgi es vienkārši nezināju, kas es esmu, vairāk es performēju ideju ikdienā, kas es esmu ilgus gadus. Un ar katru gadu tā kā nostiprinoties vairāk. Un tad ir brīnums, kāpēc nav enerģija, kāpēc nav interesanti, kāpēc man kaut kas nesanāk, kāpēc es nejūtu virzību uz priekšu dzīvē. Un tas viss slēpjas tajā, ka nav vairs kontakts ar sevi. Nav ne jausmas, ko es gribu. Un tad es varētu vēlreiz atgriežoties pie šī sākuma, ko tu stāstīji, kad somatiskais coach, tas ir, jūs ejat pie saknēm, ja pie cēloņiem, ja? Tad, Jā. Kā tas notiek? Cilvēks tiek ievests kādā meditācijā vai kā notiek šī somatiskā, vai tur ir kāda dejošana vai kustēšanās, vai
kā viņš sajūt to savu ķermenī, jeb savu pieredzi. Cik es saprotu, jūs nu, ļoti, ļoti burvīga prakse, jo viss jau ir kaut kam, viss ir cēlonis, un visbiežāk tā ir ģimene, un bērnība, un attiecības, un vecāki, un tā tālāk. Tas viss burvīgi strādā, bet kā notiek tavā gadījumā? Jā. Somatiskās prakses ir dažādi līmeņi. Vienkārši sievietes, ar ko man ir nācies strādāt, viņas ir ļoti saistītas ar to, ka no prāta nolaisties ķermenī, sajust. Bieži vien vienkārši uzdodot jautājumu, ko tu jūti, man sāk stāstīt situāciju. Notika tas, un es darīju to un to. Vispār nav nekāda sapratne uz kādu jautājumu, ko tu jūti. Vai es jūtu dusmas, vai es jūtu bailes, vai es jūtu skumju šajā situācijā. Un paiet dažkārt ar dažām sievietēm vairākas sesijas, līdz viņas sāk sajust savu ķermeni, vienkārši sajūt savu ķermeni, ja? Un tad, kad ir, nu ņemsim vienkārši kaut kādu piemēru, teiksim, ir kaut kāda situācija, kur tu, es nezinu, nejūties gana laba, mainīt tur, teiksim, aiziet no darba un sākt savu aizraušanos kā biznesu, ja? Tas ir ļoti tāds liels jautājums, bet, teiksim, ja mēs viņu paņemtu kā lielu jautājumu, ko mēs risinām somatiskā līmenī, pirmais ir saprast to kontaktu ar ķermeni, kā es jūtos tajā sakarā, ka es netieku uz priekšu. Vai nu tur, tā kā bailes, ļoti bieži tās ir bailes virzīties tajā, kas ar maniem notiks. Vai nu tas ir tā kā šī te nepārliecinātība par sevi. Tad, kad to sajūt, tā var nosaukt sajūtas, vārdos, tad mēs sākam viņas meklēt ķermenī. Jo visbiežāk viņas tā kā kaut kur ķermenī glabājas, kā ieprintēta informācija no bērnības. Ja tu dari kaut ko jaunu, tev bija viss kaut kas labs, ko tu darīji, tur, es nezinu, forši draugi, ar kuriem tas milškastē spēlējies, pēkšņi draugi nomainījās, es aizbraucu citu vietu dzīvot, un tajā jaunajā vietā man vairs nav draugi. Un man ir šablons, ka man ir bail no jaunā. Ja? Un šis sajūtu šablons, viņš ir kaut kur ķermenī. Un tad, kad tu dzīvē saskaries ar to, ka tev ir jāiet kaut kādā jaunā lietā iekšā, tev ir baigās bailes. Un tad mēs atrodam, kur tas sajūtu šablons ir ķermenī. Mēs ar to sajūtu šablonu nodibinam kontaktu. Tas viss notiek nosacīt tādā meditatīvā procesā, kur palēninamies, riktīgi sājūtam, sādzirdam sevi. Un atkal šeit ir tas, ka es to cilvēku vādu, lai viņam pašam nāktu atbildes, ka viņš pats iemācās ar jebkādu situāciju pēc tam strādāt, ka viņš saprot, šeit ir kaut kāds sajūtu šablons, es ar viņu tikšu galā. Un tātad tas cilvēks tā kā pats meklēja atbildes ar manu to vadību, kas šajā šablonā, kā viņam tagad justies droši, kā es varu dabūt to, ko es gribu, iet tā jaunā biznesā, lai šis te baiļu sajūtu šablons arī nomierinās, ka viņš man tā kā negriež ceļu visu laiku, ka es netieku uz priekšu. Kā abas tās puses ir apmierinātas. Un tas saucas integrācija, ka tu tās bailes integrē, un viņas tā kā, viņas zaudē savu spēku, viņām vairs nav bail par to, ka tu kaut Viņas ieraugi un saki, es tevi redzu, jā, tu esi te, bet tu vari te būt, bet es iešu tāpatās tur, kur es gribēšu. Jā, tā apmēram. Jā, bet ļoti vienkārši runājot, tā tas arī skan. Tā tas arī notiekās. Viņām vajag to šablonu pamanīt, to sajūtu vajag pamanīt, ar viņu vajag parunāt, viņai vajag dot mieru, ka viss būs labi, es tev te nemēģinu nogalināt, vai es nemēģinu iet kaut kur, kur būs nedroši, es te visu kontrolēju, ir ok. Un tad, kad ir šī te kontakts ar to sajūtu, jo cik dīvaini nebūtu, mums tam sajūtām viņām ir savā apziņa, viņām ir vēlme dzīvot. Ja mēs viņas mēģinam tā kā nedzirdēt, ej tu malā, ej tu pagrabā, es ar tevi negribu vispār runāt, viņas kļūst intensīvākas. Tā vietā, lai dusmīgas, aktīvas, tā kā nāk virsū un aktivizēs tas viss tā vairāk, kā pats nevarēja izdomāt. Un tā vietā vienīgais veids, kā mēs tiekam uz priekšu, vienīgais veids ir pieņemšana. Caur to, ka tu pieņem tas, kas tu esi, tu pieņem, ka tevī ir šī baila, pieņem to sajūtu un viņa atslābst.
viņa atslāps tikai tajā mirklī, kad tu viņu pieņem. Tāpat Nekādā veidā savādāk nesanāk. Tāpatās kā cilvēkam, ja tu visu laiku grūd viņu prom un viņš grib ar tevi parunāt, tu viņu grūd, nu viņš paliek aizvien dusmīgāks, un jo viņš grib tev kaut ko pateikt. Bet ja tu visu izrunājies, ok, tu te esi, tu man pasaki, es tev pasaku un viss, un varam iet tālāk un darīt savas lietas. Vai Jā. šis arī, tu stāstīji, man ļoti sasaucās tā situācija ar veģetatīvo distoniju, tas arī strādā šajā situācijā, tavs coachings varētu palīdzēt, ja, piemēram, cilvēkam ir šīs panikas lēkmes, un tu viņam iemāci pieņemt to, kas notiek, un iemāci pārvarēt šīs situācijas. Ir tev bijuši tādi gadījumi? Man nav bijuši tādi gadījumi, bet tas ir vienmēr, man nav bijuši tādi gadījumi, kur netiek galā, jo, coachings ir tas sadarbības līmenis, kur cilvēks pats sevi spēj, daudz maz, negribas teikt kontrolēt, bet ka viņam ir ok tā, kā viņš ir. Psihoterapija ir tas, kas palīdz cilvēkam no es neko vispār, depresija, neko nevaru, neko nesanāk man dzīvē, iziet un līmeni ir ok, dzīve ir ok. Un tad coachings ir... Coachingu, kad tiek ārā, no tiem smagajiem stāvokļiem, ja tā? Jā, un coachings tad vairāk ir ok, dzīve ir normāla, ir kaut kāda normāla, ja? Uz tā, kā es gribu. Jā. Es gribu sevi piedzīvot, tā, rīktīgi dzīvespriecīgi, ka man patīk mana dzīve, man patīk tas, kas es esmu, man patīk, es zinu, kas es esmu, un es brīvi izpaužos dzīvē, es eju uz priekšu, un man vienmēr liekas tā vienkārši, tad, kad tu sēdi kaut kādā telpā, ir kaut kāds pasākums vai kas, un ienāk kaut kāda sieviete, un tu pat nezini, ka viņa ienāk, bet gribas atskatīties, ja? Un tur viņa nāk, enerģiska, priecīga, viņai pat nekas nav jāsaka, bet tu jūti, ka no viņas nāk enerģija. Un tas ir tas, ka tu vienkārši kaifo par to, kas tu esi, tev nekas nav nemaz jādara, un vienkārši dzīve pievelkas pie tevīm, visi pareizie notikumi pievelkas pie tevīm, jo tu zini, kas tu esi, tu zini, ko tu gribi, tu apzinies savu bezgalīgo vērtību, un dzīve vienkārši kļūst, plūsmā, viegla. Un tas ir tas kaifīgākais, kas man patīk, ka tur no tā, ka tev dzīve ir ok, tāda pelēka, un es nesaprotu, kā tālāk uz wow, mana dzīve arī var būt tāda. Un šajā tavā stāstā es gribu pieminēt, ka es sajūtu arī tevī šo enerģiju, ka tu arī to, ko tu stāsti, tu pati esi tāda, jo tu esi to piedzīvojusi, un tu zini, kā ir būt tai sievietei, kāda tu biji pirms tam, kurai bija savi ideāli un kaut kādas iedomātās kārtības, un tad viņas visas sabruka, un tad tu piecēlies un apzinājies to, ka tu vari būt pavisam savādāk, ka tu vari būt pavisam jauna, interesanta sev un arī citiem, ja, cik es saprotu, tev šobrīd ir veiksmīgas attiecības un jauna ģimene, un tu esi, tā teikt, pārkārtojusies no vienas sava dzīves posma, kas arī bija veiksmīgs, jo tajā tu ieguvi ļoti daudz dažādas pieredzes uz citu posmu, kurš tevi ir, tā teikt, parādījis tev dzīvi citā rakursā. Jā. Vairāk tādā rakursā, kur tu vairāk jūti sevi, un tas arī... Kā sievieti, jā. Un tas arī reizēm es varu pateikt godīgi, ka joprojām ir tāds izaugsmes process, un brīžiem arī ar visu to, ko tu zini, ar visu to, ko tu esi piedzīvojis. Tas joprojām ir tāds tā kā, next level, visu laiku var iet dziļāk sevis izzināšanā. Man šobrīd vislielākā aizraušanās ir atvērt tā kā līdz pilnībai to sievišķo pirmsākumu, kas ir enerģija, kas savā būtībā ir vienkārši vēlēšanās, jo man ļoti aizrauja strādāt ar cilvēkiem un viņu vēlēšanām, it sevišķi saistībā ar sievietēm, jo
sievišķās enerģijas esence ir vēlēties. Mēs varam pēc sevis paši uzdot sev jautājumu, cik ļoti mēs atļaujam sev vēlēties, cik ļoti mēs atļaujam sev vēlēties tā, kā mēs gribam. Un, diemžēl ir tā, ka bieži vien pat sievietei ir grūti uzrakstīt, ko viņa vēlas, jo viņai tas liekas, nu kā es tagad tā kā muļķi rakstīšu to, ko es nevaru dabūt gatavu, ja? Man reāli nāksies saskarties ar to, ka reku ir mana dzīve un reku ir tā, kā es gribu, un es uzrakstīju, es tikai vēl jutīšos vairāk tā kā vīlusies par to, ka es nedzīvoju to dzīvi, kā es gribu. Un šis ir tas sievišķais pirmsākums, kur tu vienkārši bez robežām vari vēlēties, ko vēlies dzīvē. Tu vienkārši izsaki savu vēlēšanos, un viņš uzreiz sāk pie tevis nākt. Viņš vienkārši burvīgā veidā. Jā, tu visumam dod ziņu, tu palaid šo informāciju, ievibrē visumā. Ja? Tātad ļoti svarīgi, manuprāt, ir uzrakstīt un arī izlasīt skaļi. Ja? Šo informāciju skaļi pateikt, jo vārdam ir vibrācija un vārds tāpat kā mantra, tāpat kā lūkšana, arī šīs mūsu vēlmes ievibrējās visumā. Jā, viņas... Jā, Dievs mūsu klausa, un viņš saka, viņa grib šo, ja mēs neko nesakam, nu tā tur liekas, nu tad tev ir ok, nu tad dzīvo to savu dzīvi. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un ir tīpaši sievietēm, ir ļoti svarīgi izteikt savas vēlmes, nu arī attiecībās, ja, tad tas ir, visa pasaule ir uzbūvēta uz tā, ko vīrieši cenšas radīt priekš sievietēm, jo priekš kā citi cenšas, viņi cenšas priekš mums, priekš sievietēm, un arī, nu, protams, savas ambīcijas apmierināt un tā tālāk, bet kam tad viņi atnesīs šo nezinu, negribu teikt mamutu, tas, lai dzīvo savā laikmetā. Jā, nu tā tad. Jā, un tas, ko es noteikti gribu piebilst par to uguni, jā, jo, nu, var jau rakstīt tās vēlēšanas un var viņas izteikt, bet viņam ir jābūt tai ugunī, ka es to gribu. Es tā gribu šo piedzīvot, man tas kļūst svarīgi, nevis zin kā, nu kā ir, tur es nezinu, vecgada vakarā vai kā tur gluži, viss no nākamā gada es šito sāku darīt, un viss. Pēc 2 nedēļām nav nekā no tā. Tad ir jautājums, vai tas tev ir svarīgi, ja? Ir svarīgi to likt kā prioritāti. Visas vairs negribu 1 gadu nodzīvot bez tā, ka mana veselība ir vislabākajā plaukstošajā kārtībā, ka ar katru gadu es jūtos kaifīgāk un labāk savā ķermenī, jo man tas ir svarīgi. Es to izvēlos kā prioritāti. Es atrodu laiku savā plānotājā ierakstīt to, ka tas man ir svarīgi. Tā kā man nesen vienai klientai arī bija, viņa vienkārši, tik šausmīgi transformējās, viņai arī bija, kaut kādās pēdējās pagājušā gada dienās bija kaut kāds tas saraksts, kādu viņa grib sev piedzīvot. Un viņa sev saradīja tādus notikumus, ka viņai vienkārši viss mainījās dažu nedēļu laikā. Viņa saka, ok, tas notikums, kas notikās, bija vienkārši bomba viņas dzīvē. Bet viņa saka, es visu to jūtu, es tagad esmu šitā. Un ja pirms tam viņai bija teikums, es nezinu, kā es iebāzīšu to savu treniņu savā dzīvē, tad viņai bija visas no rīta pieceļos un eju uz treniņu. Pilnīgi mainījās, ja? Šis ir tas, ka, nevar vienkārši tā kā uzrakstīt un ka tam nav enerģija. Aizmugurē tā riktīgā vēlme, ka es tagad tā gribu, un man tas ir svarīgi. Ko nozīmē svarīgi? Turēt to uzmanībā, rūpēties par to, neaizmirst, vienkārši atgādināt sev no rīta, uzrakstīt, visi šodien jūtos dejojoša, jā, un tu ik pa mirklim sev atgādini, jā, šitais ir mans nodoms, es te vispār, lai vai kas, es dejoju cauri dienai. Un ir svarīgi apzināties šo te, bišķiņu par kvantu fiziku, par to algoritmu, kā vēlēšanās notiekās. Ka, visa matērija, kas mums ir, viņa tā kā rodas no 2 daļiņām. No matērijas un antimatērijas. Antimatērija ir vēlēšanās. Tas ir kaut kas, ko tu izsaki, un matērija, tad tas... Enerģija. Jā.
Jā. Matērija, attiecīgi, otra daļiņa tā, kas to, nu, tā kā, kad tas materializējas, ja? Un viss visumā ir pāros. Viss ir pāros, lai, ko mēs redzētu, viņš rodas no šīm te divām daļiņām. No kā izriet secinājums? Ja tu kaut ko vēlies, tas jau kaut kur ir noticis. Viss, viņš ir noticis, tā, nu, tā realitāte pastāv. Jo ir divas daļiņas. Ir vēlēšanās, uzreiz nāk klāt otra daļiņa, tas notiekās. Un otrs jautājums ir tātad, ja viss pastāv divās daļiņās un matērija iet kopā ar vēlēšanos, tad sanāk, ka tas, kas ir manā dzīvē, arī ir manas vēlēšanās. Man var tas nepatikt, man var tas tā likties, nu nē, tā nav. Bet patiesībā tās ir mūsu kaut kādas neapzinātās vēlēšanās, pretstatīgās vēlēšanās, un viņas vienkārši ir. Un šo te atcerieties, tikko tu izsaki savu vēlēšanos, viņa notiek. Un tad ir jautājums par to, vai tu spēj ieraudzīt viņu, vai tu spēj noņemt to plīvuru caur savām pārliecībām. Nu, nē, tas nav iespējams man. Un ieraudzīt, ka reku jau sāk nākt tie brīnumi, vienkārši meklēt tos brīnumus. Jā, reku ir gabaliņš no tās vēlēšanas, reku, un aktīvi ar savu uzmanību sāk meklēt, kur tā vēlēšanās jau notiekās. Tā arī ir tā, nu, tā kā enerģizēšana, tā vēlēšanās enerģizēsim, ka tu tam velti uzmanību, tu sāc skatīties, kur tas notiekās jau aktīvi. Kā reku nāk cilvēki, kā nāk iespējas, lai tavu vēlēšanās piepildītos. Ja mēs to nedarām, mēs nepamanām. Mēs esam pieraduši, tā kā, nu, šitā ir mana dzīve, bet ja tu aktīvi meklē, tad tava vēlēšanās jau ir notikusi, tev vienkārši ir jāierauga viņa. Un to tu dari vienkārši, nu, vienkārši skatoties, vienkārši pievēršot tam uzmanību. Jā, jo kur ir uzmanība, tur ir enerģija. Nu, tas ir tam tu dod savu enerģiju. Es gribēju tev kaut ko jautāt, kad tu stāstīji, bet man izskrēja tas jautājums pazuda. Es nezinu, vai atnāks. Jā. Tad pajautāšu. Nu, varbūt tu varētu, mēs tuvojamies noslēgumam, ja ir kādam kādi jautājumi, tad lūdzu variet rakstīt Ilonai, bet tātad noslēgumā varbūt tu vari ieteikt kaut kādus, tu jau ļoti daudz ko pastāstīji, bet varbūt tu vari ieteikt kādus savus, nu, tips and triks, kaut kādus coachinga, kaut kādus punktiņus, nu, ko sievieti varbūt ne visas aizies uz coachingu, bet ja viņas noklausīsies šo sarunu, viņas aizies mājās ar kaut kādiem 3 tur punktiņiem, ko Ilona ieteica un kas man var mainīt manu dzīvi. Es godīgi sakot, esmu ļoti vienkāršām metodēm, par lietām, kas strādā fenomenāli, bet mēs paši tā kā, nu, noniecinām to visu. Un numur 1 lieta, es jau viņu pieminēju šajā pārēdē, bet sāk gribēt sevi iepazīt. Vienkārši sāk gribi sevi iepazīt, kas es esmu patiesībā, kas man interesē. Zin kā, nu, bieži vien aiziet sievieti uz restorānu uz pirmajiem randiņiem un viņa skatās, ko vīrietis pasūta, un tad pielāgo to savu pasūtījumu. Bet tā vietā, kā es gribu, ko es gribu reāli pasūtīt? Uz kādu kino iesim, nu nezinu, tu izvēlies. Ko es gribu redzēt? Tu zini, kuru filmu tu gribi redzēt? Tu zini, kur ir tev mīļākā teikta? Tu zini, kā tu gribi pavadīt nākamo gadu, tā, ka tu atskaties un tev liekas, nu viss es vienkārši, nu kā es nobambīju to gadu, un viņš bija tik labs, ka es vispār nevarēju iztēloties, ka var būt tik labi. Bet tev ir jābūt izējas pozīcijai, ka tu zini, ko tu gribi, un tas sākas ar sevis iepazīšanu, ka tu gribi sevi iepazīt. Vienkārši veltīt 3 dienas pēc kārtas, kaut vai ik pa 15 minūtēm, sajust, es tagad daru to, kas man patīk, man šitais dod enerģiju vai nē. Jo tas ir tas, kur tā enerģija arī pazūd. Ka vienkārši... Ja mēs darām to, kas mums patīk, mums vairojas enerģija un vairojas prieks. Jā. Tas... Tieši tā. Un tad, kad es esmu darījis to praksi, vienkārši ik pa 15 minūtēm, timers uz rokas, ik pa 15 minūtēm. Kā es šobrīd jūtos? Ko es šobrīd gribu darīt? Man arī bija vienā mirklī, ka man saka, ej apgulies gultā. Nu, labi. Es tajā mirklī tur kaut ko googlā meklēju, kaut ko intensīvu, kaut kādu tēmu, tur gribēju sataisīt kaut kādu rakstu vai ko. Tā kā no iekšas nāk informācija, apgulies, paskaties griestos. Es tādu, nu labi.
Aizēju apguļos, un man pēc 2 minūtēm vienkārši viss tas raksts atnāk tādā downloadā, ja, visa informācija atnāk. Ne man bija jāmeklē kaut kas, ne man bija jādomā, ko es rakstīšu, man visa informācija atnāca, un es vēl atpūtos, ja. Viss ir Respektīvi, tas ir... ļoti individuāli. Vienkārši guļu gultā un man Jā, viss nāc to sevi. un tas ir tas spēks, viens no Mhm, piemēriem, mhm, kā iepazīstot sevi, ieklausoties sevi, mhm, ļoti daudz, kas var transformēties. Vienkārši izzināt, ko es šobrīd jūtu, vai man patīk tas, ko es daru, vai nē. Tā ir viennozīmīgi, nu, top lieta. Tad, kad tu saproti, kas notiekās tavā dzīvē, vai tev patīk vai nepatīk, tad tev sāk nākt tā kā idejas, kā tālāk un kā es gribu, jā. Un tas vien jau ir ļoti, ļoti daudz, ja to tā kā izdara, tad tā ir. Un otra lieta noteikti šī te uguns un kvēlums par to, ka tu kaut ko gribi, un noticēt, ka ar tevim tas var notikt. mhm, Jo, nu, visiem ir pēc savas ticības. Un tas ir tas, ka mēs tīram ārā va tajā samatiskajā kočingā un kā, bet tu pats arī vari tā kā, nu, darboties ar lietām, lai pamanītu, kur tev ir iestrēgumi. Tu to vari pamanīt, tu taču zini, nu, ir atkal vienkārši lieta klausīties savā sirdī. mhm, Vai tu šobrīd jūti mīlestību, prieku, piepildījumu, plūsmu vai nē? Un ja tu nejūti, nu tā tad tur nav. Tur ir kaut kāds bloks, tur ir kaut kas, kas tev traucē virzīties uz priekšu, un tu to piefiksē. Nekas tā kā tavā pasaulē, ko tu redzi, situācijas, viņām nav nozīme. Svarīgi, vai tu jūti prieku tajā mirklī. Tev mhm. tur var braukt ar tanku pāri, nu nosacīt ar vārdiem, jā. Vai nu tu smaidi, nu ko tu tur ņemies? Vai arī, jā, bet es tur tādu, es tā. Sāk sev aizstāvēt. Un tas ir atkarīgs no tā, vai tev ir brīva plūsma, vai tev ir prieks un laime. Vienkārši pamanīt tur, kur nav tā mīlestība un prieks, jo mēs visi gribam vienkārši kaifīgu dzīvi. Mēs gribam kaifos, mēs gribam priecāties, mēs gribam baudīt dzīvi. Bet tad, nu, elementāra lieta. Vienkārši pamanīt, kurā mirklī ir tas prieks un kurā mirklī nav tas prieks. Un tad, kad viņš nav, tad ej un radi viņu. Ja tu gribi kaifīgu dzīvi un tu gribi priecāties par dzīvi, tad kāpēc, lai tā nebūtu numur 1 lieta, ko tu dari? Viss apstājies, tagad es vairs nerakstīšu rēķinu, tagad es iešu padejot, jo es gribu uzlabot savu noskaņojumu. Un tad tu no tā noskaņojuma turpini darboties. Un ja tev, nu, nav tas noskaņojums, tad, nu, tu zini, drūmās krāsās visa pasaule liksies drūmāka, darbi lēnāk ies uz priekšu, pareizie cilvēki neatnāks, klients nesamaksās, nu viss kaut kas notiks. Tad kas ir svarīgi, lai tu darītu, lai arī izdarīts, lai tu justos kaifīgi un porši, un viss pats notiktos daudz maz viegli. Jā. Respektīvi, pamanīt tad, kad nav mīlestība, un iet viņu radīt. Vai tu iztaigāties, vai tu izkrities, vai tu dejo. Mēs visi šeit esam ļoti advancēti cilvēki, kas visādas prakses zina, ko un kā darīt. Pameditē, padomā, pālko. Da jebko, bet to stāvokli nomainīt. Un paldies, šie bija ļoti vērtīgi noslēgumā. Es atcerējos, ko es gribēju teikt. Ļoti svarīgi, ko tu atpakaļ pieminēji, ka ir svarīgi saprast, ka arī tās pieredzes, kuras mums ne tik labi patīk mūsu dzīvē, mēs arī paši esam radījuši. Un tad, kad mēs vēršam šo uzmanību uz sevi un saprotam, ka mēs paši šo esam radījuši un tikai mēs paši varam to izlabot, tad arī sākās šie atzimšanas stāsti un stāsti uz sevi savas dzīves labāku piedzīvošanu un tā tālāk. Kamēr mums liekas, ka apkārt ir kāda pilna pasaule ar cilvēkiem, kas rada mums problēmas, mēs esam tajā stāvoklī, kurā mēs neko nevaram izmainīt, jo tie apkārtējie taču ir tie. Bet tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka es šādu situāciju ar savu uzvedību, ar saviem paterniem, ar savu iedzimto enerģiju vai dzimtas stāstiem esmu radījusi, tad es varu visam šim ķerties klāt, sakārtot attiecības ar vecākiem, sakārtot savas dzimtas enerģijas, sakārtot vēl visādas brīnišķīgas lietas, un tad arī uzlabojas visa dzīve un uzlabojas attiecības ar sevi.
un tad arī ar apkārtējiem. Un kā tu saki, tev tur var, nezinu, kas apkārt notikt, ja tevī ir iekšā šis prieks un laime, tad arī viss tiek uztverts vieglāk un no tā netiek radītas Jā, problēmas. ne tikai vieglāk uztver, bet arī pārējiem apkārt. Kāda jēga man te pērties aptuveni, mainās, transformēs tas noskaņojums. Un šīs te lietas pamanīt, kur vienkārši, ja nav tā, kā tu gribi, tad skatīties uz savu realitāti, ka tu tā gribi. Tas ir tavs standarts šobrīd. Tas, kā taviem dzīvē ir, tas ir tas, kā tu gribi. Tev var nepatikt to dzirdēt, tev liekas, nē, es tā negribu, bet tas ir fizikas likums. To ar savām vēlmēm radīja šādu realitāti. Un tikko mēs to apzināmies, ka mēs šito esam sākuši radīt, tad gluži kā tu teici, ejam un tā kā kaut ko daram un labojam to, jo labojot iekšējo, tad arī attiecīgi tās ārējās izmaiņas notiks. Un ir jāapzinās, ar kādām vēlmēm es to radīju. Ja? Atgriežoties pie tā paša sākuma, mēs uzņemamies atbildību par savu dzīvi. Tā tad es uzņemos atbildību arī par to, ka es šo esmu saradījis. Ja, ja es šo esmu saradījis, sāk domāt vienkārši, tas pats pamatprincips, ko es teicu. Es gribu saprast, kā es šo radīju. Es gribu, viss man apstājas dzīvē, es gribu saprast. Un tev sāks nākt atbildes. Nāks tās atbildes, viņas vienkārši vajag sagribēt, un atnāks informācija, ļaut viņām vajag atnākt, nevis tā kā ar prātu kaut ko izdomāt. Vienkārši tas ir tas, kas mums bloķē viņas sadzirdēt, un sākt ar to kaut ko darīt. Ar kādām vēlmēm to uzradīt. Tas ir tas, kas mums bremzē dabūt to, ko mēs gribam, ka mums ir pretstā citas vēlmes, kas tev neļauj virzīties uz priekšu. Un tev vajag saprast, šito es neapzināti radīju, transformēju un atbrīvojas vieta tev vēlmē, ko tu šobrīd gribi un kā tu gribi pa jaunam. Un vēl pašā noslēgumā es gribētu uzdot tev jautājumu, ko tad vēlas Ilona, jeb kas dara Ilonu laimīgu? Ir tas galvenais dzīves vadmotīvs? Man šobrīd tas, ko es gribu, ir, labi, teiksim, 3 lietas, ja? Man ir 3 lietas. Es jau minēju vienu, ka es ļoti gribu līdz tādai, esencei sajūt sievišķās enerģijas pirmsākumu, visu to sievietes būtību tajā. Tas sieviete vienkārši, viņai ir un ar to ir gana un viss notiekās, jo viņa kaut ko pasaka, kā viņa grib, viņai notiekās. Bet viņa tā kā man uzplaiksnījumiem parādās. Es viņu gribu tā, ka viņš ir, mana konstantais stāvoklis. Tas ir viens, un saistībā ar šo ir otra lieta. Es gribu pilnībā, tā ir radītāja apziņā nostabilizēties tā, to pilnībā, tā kā visu laiku būt, ka rādu savu dzīvi, visu laiku rādu, būt apziņā, ka es neesmu šitā identitāte, kas te dzīvo šo dzīvi, es esmu mans augstākais es, un caur to es varu jebkā. Es varu jebkā, jo tas būtu dievapziņa, kas piedzīvo šo dzīvi, kāpēc lai es nevarētu, tā kā, vienkārši, tā kā gribu, tā notiekās, ja. Protams, ka es varu, protams, ka es tā vērta, jo es taču dievapziņā esmu, kas piedzīvo šo dzīvi šajā ķermenī. Un trešā lieta ir, es ļoti šo gribu tālāk, es gribu radīt spēli, aplikāciju, ko es šobrīd jau tā kā coaching, intīmā vidē piedzīvot. Game of Desires, tas ir atklāt un aktivizēt savas dvēseles vēlmes un sākt dzīvot šo te kaifīgo dzīvi. Un es gribu radīt šo te spēli, kas ir tā kā, kas tādā aizraujošā veidā cilvēkam sāk no tās stagnācijas procesa, kur es nezinu, ko es gribu, es nezinu, kā iziet jaunā līmenī, kas man patīk vispār iziet uz to, ka, enerģija vienkārši pausīm iet ārā, es eju uz priekšu savā dzīvē un vienkārši ar to foršo priekpilno vibrāciju tu piepildi savu pasauli un visu pasauli, un tā, ka visi vienkārši vibrācijā ceļas. Es gribu tādu spēli radīt, lai viņi notiek, lai viņi pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir pieejama un lai
pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvot vienkārši laimīgi, kaifīgi, aizrautīgi. Burvīgi, burvīgi, tā teikt, no tavas mutes Dieva ausī, lai top visi labie projekti un lai visiem mums ir kaifīga, skaista, priecīga un laimīga dzīve šodien un arī turpmāk. Paldies tev, teikšu, Ilona, šodien par sarunu. Manuprāt, bija ļoti interesanti, vērtīgi un noderīgi. Tiksimies varbūt citās vietās un laikos, bet šodien teikšu tev paldies un Jā. paldies klausītājiem un skatītājiem un tiekamies nākošajās sarunās. Jā. Tā! Tā! Tā es tagad mēģinu.